Jau vairākus gadus Višķu sociālās aprūpes centra paspārnē darbojas dienas aprūpes centrs, kas izveidots deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. Centrā novada iedzīvotāji ar garīga rakstura traucējumiem apgūst dažādas zināšanas un prasmes, lai varētu integrēties sabiedrībā un uzsākt patstāvīgu dzīvi. Lai arī projekts ir noslēdzies, centra darbs turpinās un tiek veidoti jauni pakalpojumi. Kopš pērnā gada 29 centra klientiem piebiedrojušies arī novada pensijas vecuma cilvēki, lai kopīgi piedalītos dažādos pasākumos un apgūtu jaunas prasmes. Dienas aprūpes centra Višķi turpina strādāt densocializācijas projekta, bet mēs paplašinām savu darbu un pie mums tagad labprāt apmeklē pensijas vecumā cilvēki. Tā ir mani seniorītas. Viņi labprāt apgūt jaunas prasmes mūsu klientiem, viņam ļoti laba sadarbība un viņi tā mācās viņu tā kā ģimeniska vide. Katram klientam individuāla pieeja, lai viņi nebaidās, tāpēc, ka, zinat, ka ļoti grūti pieņemt tās cilvēkus mūsu sabiedrībā, bet ar tām cilvēkiem, viņi kā māmas viņam. Mēs ļoti aktīvi strādājam ar kartonu, jūs redzat galda tas vāzes, tā ir mūsu klienti taisa, un mēs smilšu gleznas taisam un ar diegiem strādājam, visādas sveces, ziepes. Valentīndienas priekšvakarā centrā smaržoja pēc šokolādes, no kuras tika darināti skaisti svētku dekori. Šo radošo un gardo meistarklasi nodrošināja Latvijas sarkanais krusts. Gan centra klienti, gan seniori dzirdēja vērtīgu informāciju par šokolādes īpašībām un iespējām to izmantot konditorijā. Paši izmēģināja to kausēt un veidot ornamentus, ko vēlāk pildīja ar krāsainu želeju. Tāpat veidoja veselīgus našķus no svaigiem burkāniem un melnās šokolādes. Es braucu šeit ar tādu mērķi, ka parādīt, kā bērniem var bērnus aizraut ar šokolādes zīmēšanu, vecmamas, un kaut ko tādu garšīgu sataisīt, ko viņi vēlāk varētu kopā ēst. Tā kā tāds ģimenes varbūt neliels pasākums. Dienas centra klienti šeit tiek uzņemti katru darba dienu. 2 reizes nedēļā viņiem notiek virtuves nodarbības, kad kopīgi tiek gatavota un baudīta maltīte. Tiek apgūtas arī citas iemaņas. Seniori uz dienas centru dodas katru otrdienu. Tad šeit tiek organizētas kopīgas nodarbības, tiek vārīta pusdienu zupa, ir laiks gan atpūtai, gan kopīgām sarunām ar centra klientiem. Gadu atpakaļ no Svetlanas nāca tāda ideja, ka 1 reizi nedēļā brauktu arī seniori. Uz praktiskām nodarbībām, lai nebūtu tik vientuļi, lai būtu kaut kādas dienas tādas, vienreiz nedēļā būtu tāda iziešana cilvēkos. Brauc Kalupe, brauca Nīzgale, brauc Dubna, brauc no Naujienes, brauc no Višķiem, bet ar to transportu ir tā, ka mēs braucam paši. Paši mēs braucam. Mums ir sievietes, kuras vada auto un viņas brauc un ved pārējos. Visi mēs esam cilvēki un visiem mums kaut kādos zināmos gados iestājas tāda kā gribēšana, ja mēs saviem jau esam palīdzējuši, varbūt mēs varam kādam arī citam palīdzēt. Kaut ko izdarīt labu. Senioris uz dienas centru dodas ar prieku, pat lielais sals nav šķērslis. Viņas motivē iespēja izkustēties no mājām, uzvilkt mugurā skaistu kleitu, safrizēt matus, satikties un parunāties. Vai, mīļie, kā nebrauks? Ko tad darīs mājās? Manos gados jau vairāk nav ko darīt. Es taču nevaru malku skaldīt, malku kraut nevaru braukt, satikt cilvēkus, satikt arī tos klientiņus, kas te brauc uz šo centru. Viņiem jau taču, viņi ir jauni, viņiem ir grūti, bet redzot mani tādu gados cilvēku, tiešām viņi jūtas, arī viņi jūtas jaunā, un es ar viņiem jūtos jaunā. Jo viņi visi ir mani bērni, tie, kas ir gandrīz. Varbūt pāris cilvēku nav manējie, bet pārējie mani vecākie bērni. Otrdiena, tie ir tāda diena, kā lieli svētki. Ja mēs kādreiz gaidījām darba ajūt, bija lieli svētki, tur zīmes svētki, lieldiņas, viss tie bija tik lieli svētki, tie ir ģimeniski svētki. Bet šitie mums ir izaviedojušies jau tāda kā ģimeņa. Mums ir katru reizi
mūsu pulks pasapildinojās. Tā ka mums ir jautri, brauciet pie mums. Pašvaldība ļoti daudz dzīvo seniorus, tāpēc gribu aicināt visus apmeklēt mūsu centru pa otrdienam. Visas nodarbības sāks darboties 10. Biedrība Čaklās Skudriņas iecerējusi pavasarī doties arī uz Skrudalienas dienas centru, lai līdzīgus pasākumus piedāvātu novada senioriem Daugavas otrajā krastā.